Laipni lūgti atkrituma apsaimniekošanas sistēmas ATAPS video apmācībā, atkrituma izvešanas maršruti, to optimizācija un apstrāde. Atkrituma izvešana ir atkrituma apsaimniekošanas pamatprocess, kam ATAPS sistēmā ir pievērsta īpaša nozīme, ar mērķi šo procesu padarīt pēc iespējas efektīvāku. Aplūkošam šo procesu tuvāk. Ieejot izvešanas sadaļā, sistēma attēlo tekošās dienas atkrituma izvešanas maršrutus. Mēs varam pārslēgties starp maršrutiem. Šajā gadījumā mēs esam izvēlējušies maršrutu pilsēta M1. Un visi klienti, kuriem balstoties uz līguma izvešanas kalendāra ievadītiem datiem jāsniedz šajā dienā pakalpojums, parādīsies šajā sarakstā. Kādā no maršrutiem? Klienti tiek grupēti maršrutos, lai katram atkritumu izvešanas transporta līdzeklim varētu norādīt savu maršrutu, ko apkalpot. Tāpat šajā sadaļā nomainot datumu, šeit varam aplūkot gan rītdienas, parītdienas un nākotnes maršrutus, kā arī sagatavot šoferim darbu uzdevumus uz nākošajām dienām. Tā arī varam atgriezties atpakaļ pagātnes datumos un aplūkot, kas un kādā apjomā pakalpojumi ir tikuši sniegti. Tagad aplūkosim galvenos maršrutu sagatavošanas un izpildes soļus. Pirmais solis ir izveidoto maršrutam ir jāpiešķir transporta līdzeklim, kas šo maršrutu apkalpos. Tas darās šādi. Nospiežam rūtiņu pie maršruta M1, kas iezīmē visus punktus, kas ir paredzēti apkalpot maršrutā, tad visus klientus. Nospiežam pogu uzstādīt maršruta auto. Tad izvēlamies rūtiņu, kas atrodas pretī auto, un uzstādam auto, kurš apkalpos šo maršrutu. Spiežam pogu tālāk. Te mēs redzam, ka mums ir izdevies maršruta pilsētām M1 piešķirt transporta līdzeklim Mercedes-Benz ar numuru ZZ3212. Nākošais solis ir maršrutu optimizēt, kas darās līdzīgi kā uzstādam maršruta auto. Nospiežam podziņu ķeksi, kas ir virs maršruta saraksta, kas iezīmē visus optimizējumos punktus, un spiežam pogu optimizēt maršrutu. Maršruta optimizācijas process optimizēs maršrutā paredzētos apbraucamos punktus visefektīvākā izbraukšanas secībā, kas ietaupīs gan laiku, gan arī degvielu. ATAPS sistēma ir integrēta ar Mapost loģistikas risinājumu, kas ir vadošais loģistikas risinājums Baltijā un nodrošina maršruta optimizēšanas iespējas. Pēc sekmīgas maršruta optimizācijas punkti sarakstā zemāk izkārtojās braukšanas secībā, kas ir visefektīvākā un visātrāk izbraucamā maršruta braukšanas secība. Šie punkti arī tiek nosūtīti uz šofera darba rīku planšeti, kurā šoferis var veikt šo te punktu aizpildīšanu. Aplūkosim, kāds notiek tur. Šofera maršruts pēc optimizēšanas nonāks arī šofera darba rīkā planšetē, kurā šoferis braucot un sniedzot pakalpojumus klientiem, ar tā veidā var aizpildīt sniegto pakalpojumu apjomu, mainot pakalpojumu uz augšu apjomu vai uz leju, palielinot vai samazinot izvestā atkritumu daudzumu, kā arī šoferis var veikt fotofiksāžu stāvoklim, kāds ir notikuma vietā, tas ir cik daudz atkritumu ir pieejams notikuma vietā, un vadoties no tā norādīt izvesto atkritumu apjomu, lai vēlāk būtu pierādījums klientam par faktisku atkritumu izvešanas apjomu, ja rodās kaut kāda konflikta situācijas un rodās kaut kādi jautājumi. Uzņemam foto. Foto tiek pievienots uzreiz ierakstam, nosūtīts arī uz ATAPS sistēmu, un
tādējādi virzoties tālāk uz priekšu, tiek apstrādāti visi ieraksti, atzīmējot ar zaļu tos, kur ir izbraukti, un fiksējot izvestu atkritumu daudzumu katrā no vietām. Šoferim kā palīgi rīks var strādāt arī Mapposta aplikācija, kas nāk līdzi, un ir integrēta ar ētaps sistēmu, kurā mēs redzam visus punktus, kas ir jāapmeklē. Numuriņi norāda punktu apmeklēšanas secību. Šī aplikācija šoferiem dos iespēju arī navigēt starp punktiem, lai ērti atrastu taisnāko ceļu un secību, kā izbraukt maršrutu visātrāk un pa visīsāko ceļu. Mēs redzam, ka šita punktu secība ir norādīta, un šoferis, izmantojot šo aplikāciju, ar tā veidā varēs pārvietoties starp punktiem, un aplikācija palīdzēs atrast ceļu. Atgriežamies uz ētaps sistēmu un redzam, ka šofera ievadīta informācija uzreiz attēlojas arī ētaps sistēmā. Mēs varam aplūkot bildi, kas tikko ir fiksēta notikumu vietā, redzot esošo situāciju, kā arī šofera aizpildētos datus maršruta un pakalpojumu sniegšanas darbības laikā. Lietojot ētaps, jums ir pilna kontrole par to, kā un kad un kādā apjomā tiek sniegts pakalpojums jūsu klientam, kas ir viens no svarīgākajiem aspektiem atkritumu apsaimniekošanas procesā. Šai video apmācībai tas arī būs viss. Uz tikšanos nākamajā ētaps video apmācībā.